Labdien un laipni lūgti podkāsta PR, jeb sabiedriskās attiecības mūzikas industrijā, pirmajā sērijā ar nosaukumu Pārvērt ideju par virsrakstiem. Es esmu biznesa augstskolas turības studente Samanta Brante, un šodien vadu šo podkāstu, kurā pie manis viesojās mana pasniedzēja Kristīna Tjārve, kas ir ne tikai komunikācijas zinātņu profesionāla, bet arī viena no LASAP, jeb Latvijas asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem valdes loceklēm. Labdien, Kristīna! Labdien, Samanta! Šī tēma ir ārkārtīgi svarīga, jo šī profesionāla sabiedriskā komunikācija mūzikas jomā, kā zināms, ir nozīmīga ne tikai, lai sasniegtu jaunu auditoriju mūziķiem, bet arī, lai noturētu klausītājus un izveidotu komunikāciju ar viņiem ar atgrieznisko saiti. Tāpēc jūs kā profesionālai šodien vēlētos uzdot dažādus jautājumus. Varbūt vispirms varat pastāstīt, ko tad īsti nozīmē sabiedriskās attiecības mūzikā un kā tas notiek šodien mūsdienās? Sabiedriskās attiecības mūzikā un mūsdienās. Ir kā tik vienkāršs jautājums un tā pašā laikā noteikti plašs. Tad šeit būtu jāapskatās, kas vispār ir sabiedriskās attiecības un kādēļ mēs mūzikā runājam par komunikācijas nepieciešamību. Un tas mana doma vienmēr ir, kad es stāstu, kādēļ ir nepieciešams veidot komunikāciju. Mēs katrs zīmols savā dzīvē cīnāmies par citu dzirdīgajām ausīm, lai mēs tiktu sadzirdēti, lai tiktu saklausīts mūsu vēstījums, tas, ko mēs vēlamies, lai mūsu auditorija darītu, kā lai viņi rīkotos, vai viņi klausītos mūsu mūziku, vai viņi atnāktu uz mūsu pasākumu. Un, ja mēs paskatāmies mazliet dziļāk uz sabiedriskajām attiecībām, tad sabiedriskās attiecības ir tāds ilgtermiņa darba rezultāts, kur mēs strādājam gan ar iekšējo organizācijas auditoriju, gan ar ārējo auditoriju. Tas ir gan ar mūsu darbiniekiem vai mūsu biedriem, gan arī ar plašāku auditoriju, un šajā gadījumā, ja tas būtu mūzikas industrijā, ar potenciāliem mūsu klausītājiem, koncertu apmeklētājiem, vai ne? Un tas ir ne tikai ilgtermiņā un ar šīm iekšējām un ārējām auditorijām, bet tā doma ir veidot savstarpēji izprotošas attiecības. Un kas ir savstarpēji izprotošās, arī tas, ka nobalso ar savu uzmanību par mūsu dziesmu, vai ne? Tā mijiedarbība notiek, un mēs izmantojam plašu komunikācijas instrumentu klāstu, lai mēs varētu miedarboties, lai mūzikas industrijā arī klausītos to mūsu mūziku. Jo mūzikas industrija ir stāsts par tiem profesionāļiem, kuri rada šo produktu ar augstu pievienoto vērtību, vai tā ir dziesma, vai tas ir skaņdarbs, vai tas tiek radīts koncerts, un viņiem ir nepieciešams tas klausītājs, vai tas ir klātienē, vai attālināti, bet viņi rada kādam to mūziku, ne tikai sev. Un kopā ar šīm sabiedriskajām attiecībām mēs varam palīdzēt savest kopā šo mūzikas profesionāli ar šo klausītāju, kurš vēlāk var kļūt par viņa fanu, atbalstītāju un regulāru koncertu apmeklētāju. Jā, un runājot tālāk, varbūt varat pastāstīt, kā tad tiek plānota sabiedrisko attiecību kampaņa mūzikas jomā? Jautājums noteikti ir, kas tiek šajā brīdī domāts ar kampaņu mūzikas jomā, vai tas ir kāda viena mūziķa koncerts, viens koncerts vai koncertu sērija, piemēram, 15 Latvijas vietās, vai tas ir, tā kā plānots liels ārvalstu mākslinieku koncerts, pieņemsim, Arēna Rīga Latvijā, kur ir vieta, kur visvairāk var uzņemt tā kā skatītājus, tad vai tas ir jauna mūzikas albuma izdošana, tad kādā kontekstā mēs šo skatāmies? Teiksim, jauna mūzikas albuma izdošanā samērā jaunam mūziķim, kas varbūt nav vēl tik pazīstams. Jauns mūziķis spēr pirmos soļus. Tad šeit noteikti būtu jautājums, vai šim mūziķim jau ir izveidoti savi personīgie komunikācijas kanāli. Ko tas nozīmē? Vai viņam ir izveidots sociālo mēdīju profils, kurā
viņš stāsta par to mūzikas tapšanas ceļu, vai ne? Vai tur, un arī liek rezultātu, tātad vai tā ir skaņdarbs, vai tā ir dziesma, vai viņam ir sava tīmekļa vietne izveidota. Nu, tā kā tās ir pirmās lietas. Tad vai viņš jau līdz šim vispār ir kaut ko darījis, mēģinājis publiski veidot komunikāciju ar mediju pārstāvjiem, kas šajā brīdī, ko es domāju ar mediju pārstāvjiem, tie ir žurnālisti, kuri pārstāv ziņu portālus, kuri pārstāv kādus televīzijas raidījumus, radio raidījumus, varbūt kādā žurnālā strādā, un vai mūziķis līdz šim ir kādreiz sadarbojies un publiski kaut kas ir stāstīts par viņu mūziku, jo ļoti daudz mūziķi to savu karjeru, jeb atpazīstamību sāk ar viņu dziesmu atskaņošanu radiostacijās un arī Latvijas radiostacijās, un tikai tad, tā kā veido plašāk to komunikāciju. Un, ja es uzreiz saprotu, ir vai nav šī pieredze, vai ir vai nav šie savi personīgie komunikācijas kanāli, un tad es varu sākt plānot šo kampaņu. Un, ja mēs skatāmies no tāda sabiedrisko attiecību viedokļa, tad, protams, ka mēs plānotu šos klasiskās sabiedrisko attiecību instrumentus, kas būtu preses relīze par konkrēto jauno dziesmu, un ja viņš izdos albumu, tas nozīmē, ka mēs kampaņā ieplānotu vairākas preses relīzes par to, ka ir izdots pirmais singls, tad pēc kāda laika varbūt ir vēl kāds nākamais solis, lai mēs pamazām aizvestu līdz tai informācijai, ka tas top albums, jo sākumā varbūt, kad tas iznāks tas singls, mēs uzreiz vēl nepasakām, ka tas ir jaunais albums, ka ir iznācis singls. Un tad mēs plānotu šādā kontekstā klasiskās sabiedriskās attiecības un skaidrs, ka tur būtu preses relīzes. Tad noteikti kampaņas ietveros es paredzētu arī intervijas. Es paredzētu intervijas, mēģinot uzrunāt gan Latvijas populārāko radiostaciju pārstāvjus, hei, redz, kur ir jauns mākslinieks, redz, kur ir viņa dziesma, un varbūt ir iespēja uzaicināt šo mākslinieku uz sarunu. Un tā ir arī tāda ierasta prakse, ka mākslinieks viesojas kādā, pieņemsim, no rīta raidījumiem un pastāsta raidžiņā par šo jauno dziesmu, tapšanu un tam līdzīgi. Tad potenciāli arī mēs varētu paredzēt kādu interviju kādā no ziņu portāliem, cevišķi, kur ir kultūras sadaļas, kur ir mūzikas nozars ziņas, un tā kā ierosinātu, ja būtu tā interesantā iespēja. Potenciāli mēs noteikti arī paredzētu šādā kampaņā uzrunāt televīzijas no Latvijām, tā kā mēs skatītos Latvijas televīzijā un TV3, kur ir rīta raidījumi, 900 sekundes un rīta panorāma, jo tur arī ir ierasta prakse, ka viesojas radošo industriju pārstāvji un iepazīstina ar savu dziesmu, skaņdarbu un tam līdzīgi. Un šodienas kontekstā mēs noteikti arī paralēli plānotu šo sociālo mediju komunikāciju, kur dažreiz tas ir tā kā iekļaujas arī sabiedrisko attiecību profesionāļu darbā, bet mūsdienās aizvien vairāk jau sanāk, ka, ja ir iespējas ņemt plašāku komandu un sociālo mediju saturu, digitālo komunikāciju veido atkal kāds cits eksperts. Bet šajā gadījumā, sociālos medijos, ko kādā brīdī mēs publicētu, noteikti mēs ieplānotu arī tos saucamos īsos video, kas būtu jāparedz ar mākslinieku, es izrunātu, kāpēc viņam tā kā skaņdarba radīšanas procesā ir jāieraksta īsi video. Noteikti mēs arī kampaņas kontekstā paredzētu fotosesiju, profesionālu fotosesiju, jo bildes mums būs nepieciešamas tālākai publicitātei. Un mirklī, tad, kad iznāk šis albums, tad jautājums ir arī, cik daudz šim jaunajam māksliniekam ir tādi
es teiktu mazliet atpazīstami draugi un paziņas arī, kādā vidē viņš ir darbojies, un vai viņam ir arī tie draugi, paziņas, kas ir interesanti arī mēdījiem. Un tad es paredzētu kampaņā šo albumu prezentācijas pasākumu, kas ir, ja mēs paskatāmies no klasiskām sabiedriskām attiecībām, tā kā tādi, tā nav gluži klasiskā preses konference, bet šis specializēti organizētais pasākums, un uz to mēs aicinātu arī mediju pārstāvis. Un tā kā šī ir tāda klasiska solīši, bet, protams, ja mēs šauri atkāpjamies uz šo mūzikas industriju un jaunos mūziķus interesē, lai viņu dziesmas nonāk arī radio rotācijā, bet tas nevienmēr ir tikai stāsts par sabiedrisko attiecību kampaņu, tas ir stāsts, ka mēģināt sūtīt šo informāciju katras radiostacijas mūzikas redaktoram un iepazīstināt, jo viņiem dienā atnāk ļoti daudz šī satura, un katrā no radiostacijām ir tāda sava ekspertu komisija, kas klausās un vērtē tos jaunos skaņdarbus, dziesmas, un tad viņi izlēma, kas potenciāli varētu arī viņu auditorijai būt interesanti. Bet viennozīmīgi es šodien daudz domātu arī, ko mēs sociālajos mēdījos varam darīt, jo ņemot vērā pasaules pieredzi, ņemot vērā, es teikšu angļu valodā Global Music Review katru gadu, kas iznāk rudenī, to, ko es pēdējos gados redzu, ka ļoti būtisku lomu arī mūsu kā mūziķu atpazīstamībā spēlē sociālo mediju komunikāciju, cik aktīvs mūziķis ir TikTokā, cik aktīvs viņš ir Instagramā, šie ir 2 kanāli, kas ir, var palīdzēt pat daudz vairāk mūziķiem sasniegt nekā šīs klasiskās sabiedriskās attiecības. Tā kā šeit ir jāvērtē šie aspekti, ko es noteikti paredzētu. Un paralēli bez šīm klasiskajām sabiedriskām attiecībām sociālo mediju komunikācijas es noteikti skatītos, vai ir kādi mūzikas industrijas pasākumi, kur atkal latviešu valodā mēs teiktu tīklošanās, jeb tas networkings angliskajā, kur mēs tiekamies arī ar nozares spēlētājiem un lēmumu pieņēmējiem un arī ejam un iepazīstinām gan ar sevi, gan ar mūziku, jo kas ir interesanti no tādas pasaules pieredzes, kā tiek vērtēta mākslinieka, ne tikai tas skaņdarbs, ko viņš rada, jeb mākslas darbs, jā, bet arī tā, cik daudz viņš pats strādā pie tās savas atpazīstamības veicināšanas, vai viņš arī komunicē pats šajos sociālajos mēdījos, vai viņš ir, cik daudz viņam ir sekotāji, jo arī, ja mēs gribam piedalīties kaut kādās ārvalstu mūzikas izstādēs, tā mēs to teiksim, tad tur arī parasti paskatāsim šim visam pasako līdzi, un šeit ļoti daudz mākslinieks pats var izdarīt caur tādu, es teiktu, autentisku komunikāciju caur saviem kanāliem, ne tikai to nodrošina, kā saka, komunikācijas speciālisti. Un sākumā, tad, kad tu esi jaunais mākslinieks, tev jau vēl nav tik daudz tie finanšu līdzekļi, lai tu algotu lielāku komandu. Ja vienīgais, ja tu nonāc atkal redzeslokā lielajiem mūzikas zīmoliem un kāds tev paņem paspārnē, bet arī līdz tam jau ir kaut kādi vairāk soļi paredzēti. Un jā, kas man ko es uzreiz neienācu prātā, protams, kas tas ir par mākslinieku, ar kuru tu strādā, jo varbūt, ka viņš var mēģināt startēt šai pašā supernovā, vai ne? Un tas ir arī tāds vēl viens veids, kā sevi parādīt. Varbūt mēs kampaņā varam paredzēt un piedāvāt šī mākslinieka uzstāšanos arī dažādos reģionālajos pasākumos, tais pašos pilsētas svētkos, kas mums katru gadu Latvijā ir jo arī jebkura uzstāšanās un publiska sevis parādīšana mums ļoti daudz dod nākotnē. Jā, paldies, un ja mēs iedomājamies šādu situāciju, kā sabiedrisko attiecību speciālists realizē kampaņu, līdzīgi kā jūs izstāstījāt ar šādiem elementiem, kas tad ir tie veidi, kā varētu novērtēt šādas kampaņas rezultātus?
Vienmēr, tad, kad mēs strādājam ar jebkuru klientu, un tagad atkāpjoties tieši no šīs mūzikas industrijas, mums ir jāsaprot, kas tam klientam ir svarīgāks. Vienam klientam būs būtiski, kā mēs teiktu, sasniegtā auditorijā sociālajos mēdījos, maksimāli daudz auditorijas, tā kā daudzi dalījušies ar to ziņu, daudzi tā kā komentāri tam līdzīgi. Kādam klientam būs svarīgi, ka viņš ir parādījies televīzijās visās intervijā un vēl radio intervijā bijis un žurnālā lielā intervija. Bet, ja mēs tā kā skatāmies daudz plašāk, tad mūsdienās lielā mērā tas, protams, ir piesaistīts biznesa mērķim. Ko tas nozīmē? Vai atnāks uz manu koncertu, izpirks biļetes uz šo koncertu, un jaunam māksliniekam visdrīzāk tā kā viņš publicēs savu dziesmu arī kādā no straumēšanas vietnēm, populārākajām straumēšanas vietnēm, tad viņam tas būs arī klausījumu skaits konkrētajā vietnē, kas var veicināt. Tā kā vienmēr, pirms es saku rezultātu, man ir jāsaprot, kāda ir klienta vēlme, jo, ko var teikt, mums var būt lielisks sabiedrisko attiecību darbs, mums var būt, kā es saku, paņem visi mēdīji pretī, intervijas ļoti daudz, viss forši, bet pašu pasākumu neapmeklē. Te es varu līdzībās teikt arī ar kino industriju, ar ko es esmu arī strādājusi. Tev filmas māksliniekus sauc uz visām intervijām, tev, kā saka, tu dzīvo mēdīju uzmanības lokā, bet pēc tam to filmu maz apmeklē. Tad tas jautājums ir, nevienmēr mēs varam vilkt paralēls ar to, kas ir mēdīju rezultāts, ja publikāciju skaits, kā mēs daudz esam mērījuši to savu darbu pret to, kāds būs tas biznesā pienesums. Jo māksliniekam vēlme būs, lai vairāk ir izpārdotu koncertu vai biļešu vai skatījumu skaits. Sabiedriskās attiecībās ļoti bieži mēs mēram tieši to publikāciju sasniegtās auditorijas skaitu. Jā, paldies, un varu pieminēt to, ka es pat ikdienā nedaudz nodarbojos arī ar rakstu veidošanu mūzikas jomā un sanāk rakstīt tieši par jaunajiem mūziķiem, mūzikas jaunumiem, izdotajām dziesmām, un tā situācija arī, kā jau jūs teicāt, ko es novēroju, ir tas, ka tie pirmie soļi, kurus mūziķis spēr, ir šīs te publikācijas radio vai uzstāšanās televīzijā, un šad un tad arī kāds raksts kādā portālā, un es esmu novērojis arī to, ka nepilnvērtīgi diezgan izmanto šos te personīgos sociālo mēdīju kanālus, un kāds cits varbūt mācēs vairāk, kāds cits mazāk, un skatoties uz to, no jūsu pieredzes varbūt ir kādi ieteikumi, kā tad mūziķis pats varētu labāk sevi prezentēt tieši savos informācijas kanālos. Šeit noteikti mums jāsaprot, ar kādu mūziķu mēs strādājam. Teiksim, ja es kā komunikācijas profesionāls, es pavēroju, ko viņš ir līdz šim darījis, un aprunājos tā kā individuāli, saku, hei, varbūt tu varētu parādīt arī kaut kādas detaļas, teiksim, kā es teicu, aizkulises no mūzikas tapšanas procesa, vai ne? Vai tu vari parādīt arī kaut kādu personīgās dzīves aspektu, jo tas mūsdienās cilvēki mīl, kā mēs sakam, citus cilvēkus, un viņš grib redzēt tevī ne tikai profesionāli, bet viņš grib redzēt arī cilvēcību, nevis tos profesionālos sasniegumus. Un tad reizēm, protams, mums katram ir tā izvēle, cik daudz mēs parādām to, pavaram durvis aiz tā, kas mēs esam profesionāli, bet auditorija vairāk pavēlkas uz to, arī kaut kādu personīgo prizmu, ka mēs pieliekam klāt. Un es esmu redzējusi, ka tiešām kādam mūziķim, ka viņš sākumā saka, nē, bet es negribu rādīt tur ģimeni vai ko, bet pēc tam kādā mirklī viņš to sāk darīt. Un es redzu, kā tas aiziet. Tas pirmais ir tas nepieņemami grūti. Otrs, ja es saprotu, ka man ir mūziķi, mūzikas industrijas pārstāvi, nevis mūziķi, kuri, tā kā
nav tas jaunietis, gluži jaunākais, kurš varbūt ikdienā neveido rīlus vai video, tad sarunāt, ka, hei, kad tev ir mēģinājumi, aizbraukšu uz mēģinājumiem, kaut ko sarunāsim, uzfilmēsim mazos video, vai ne, tā kā no procesa, vai tā kā... tu redzi, ka viņš pats nav pieredzis dalīties ar kaut kādām ziņām, tad es sagatavošu un iedošu sagatavību tos 2-3 teikumus, ar ko viņam padalīties tajā viņa sociālajā mēdījā. Protams, ir mūziķi, kuriem es esmu arī apkalpojis šos sociālajos mēdījus, bet es tā kā vairāk, ja skatāmies uz individuāliem izpildītājiem un mūzikas industrijas pārstāvjiem, tad es viņus esmu mudinājis tomēr pašiem veidot to saturu, tikai es iedodu to virzienu vai palīdzu sagatavot, jo beigās jau tad, kad pēc kampaņas es beigšu strādāt ar viņu, pieņemsim, viņš izdos albumu un tad kādu laiku viņam nevajadzēs to manu atbalstu vai viņš to nevarēs atļauties, tad viņam pašam būs tas saturs jāveido, un tāpēc tai brīdī, man liekas, ir būtiskāk būt kā tādam mentoram un saprast, kas ir tas, ko viņš varētu darīt un iedot viņam to, ko darīt. Bet otra lieta, protams, ko es redzu, kas strādā arī citiem mūzikas industrijas pārstāvjiem Latvijā, viens ir, ka tu publicē saturu, bet otrs, ka tev ir jāmiedarbojās ar savu auditoriju. Tas ir stāsts gan par atbildēšanu vēstulītēs, tā kā saucamies direct messages. Tas ir stāsts par komentāru likšanu, par laikiem sirsniņu likšanu šajos kanālos, jo nevelti ir tāds uzskats, ka sociālajos medijos darbojoties citi, kuri tam nepievērš varbūt tik daudz uzmanību. Viņi saka, kas tad tev tur ir ieiet un ielikt vienu ierakstu, tas tev daudz laika neaizņems. Bet ar vienu ieraksta ielikšanu jau nekas nebeidzās. Paskatāmies uz influenceriem, digitālā satura radītājiem. Viņi arī tur pavada pietiekami daudz laika, viņi veido tās attiecības. Tā ir tā divvirzienu komunikācija. Un jo mēs vairāk veidosim šo divvirzienu komunikāciju, rakstīsim arī komentārus, liksim laikus, sarakstīsimies, jo mēs noturēsim to savus auditorijas uzmanību un viņi kļūs par tiem mūsu faniem, viņi mūs atbalstīs, viņi atnāks un nobalsos par mūsu dziesmu, un ja mēs piedalīsimies kādā tā kā aptaujā, tad viņi arī būs tie, kuri vai piezvanīs, vai savādāk nobalsos, jo mēs jau būsim radījuši tās attiecības, jo, kā tā mazajā princi ir, ja? Mēs atbildam par to, kurus mēs pieradinām, un tas ir gan mūziķis var pieradināt savu auditoriju, gan auditorija pierod pie tā mūzikas industrijas pārstāvja. Paldies! Šodien uzzinājām no jums ārkārtīgi daudz vērtīgas informācijas un pat arī paspējām iekļauties ļoti ierobežotajā laikā. Tātad kopsavilkumā šodien mēs uzzinājām, kas tad īsti ir sabiedrisko attiecību kampaņas, kādām lietām pievērst uzmanību, kā plānot kampaņas, kā tās realizēt un kā arī novērtēt tās rezultātus. Varbūt ir vēl kas, ko vēlējāties piebilst pirms noslēdzam šodien? Ko es teiktu, ka jāspēr pirmie soļi, jāuzdrīkstās, un arī mūzikas industrijas pārstāvjiem vai tam, kuriem patīk tā mūzika dzīvo sirdī, un par to deg acis, ka mums jāmācās šodien ir ne tikai darīt lietas, par kurām mums deg acis, bet mums par tām ir jāstāsta pašiem, jo mēs dzīvojam laikmetā, kurā nepietiek ar to, ka mums ir liels talants un mums liekas, ka par to visi tad uzzinās. Mums ir jābūt drosmīgiem un jādodas plašajā pasaulē, jāsāk stāstīt par saviem talantiem, par savām prasmēm. Vispirms jau noteikti digitālajā vidē, sociālajos mēdījos, un tad arī pamazām mērķtiecīgi veidot šo komunikāciju arī ar jau tradicionālo mēdīju pārstāvjiem. Lai izdodās. Paldies! Paldies visiem, ka klausījāties, un vēlreiz liels paldies jums, ka pievienojāties šodien un dalījāties ar tik ārkārtīgi vērtīgo informāciju, padomiem un arī praktisko pieredzi. Aicinu visus sekot mums sociālajos mēdījos, kur drīz izziņosim arī nākošo epizodi ciklā PR mūzikas industrijā. Paldies un uz redzēšanos!